Mēs sievu strādājam kopā. Jums ir savs biznes? Jā, mēs strādājām, un, protams, mēs tagad gribam to atstāt, bet ja mums nebūtu bijis biznes, mēs daudz lietas nebūtu izdarījuši. Un es teikšu tā, Dievs mūs ir ievedis, mēs ejam kopā, jo te varētu pacelt to tēmu vispār par ģimeni kā tā augšā. Jo ka Jēzus teica, ja, kas ir jau Mūzes grāmatās rakstīts, ka atstās tēvu un māti, viņi kļūst par vienu miesu, un cilvēkam tos nebūs šķirt. Ja, vienīgi kā uz Dievu lūkšanu, ja, tur pieminēts. Ja. Un mēs sievu esam turējušies kopā, mēs esam strādājuši kopā. Tas nav viegli, bet tā ir vieta nomiršanai. Šitā ir tā cena. Jā, bet tas ir, es par to biju domājis nepārāk arī sen, un es pateicu, bet no vienas puses labi, ka tas bija tajā jaunībā. Viss tās. Jo tur mēs pieslīpējamies, jo modernais laikmets ir paredzējis, ka sieva strādā kaut kur, vīrs kaut kur, un tad paliek jau vecāki, un tad viņi, tā kā, piemēram, pensijas sāk dzīvot kopā, un tad viņi tikai sāk pieslīpēties, un atkal nav miera. Tad jau pilnīgi nebija miera, un tad vēl vecumdienās nav miera. Bet mēs strādājam kopā, mēs tur rīvējušies tā un tā un šitā. Tāpēc, ka jūs bijāt jauni, jūs apprecējāties jauni, un jūs bijāt uzreiz, teiksim tā, bijāt ticīgi tajā sākuma posmā, ka es būvēju to visu kopā, ja? Jā. Tā doma, jo, ko tu gribi teikt, es piekrītu tam, ka mūsdienās tā ir, kad es līdz 30 gadiem būvēju savu dzīvi, tad es apprecos, un tad ir grūti kaut ko atstāt. Tas ir tas mūsdienu sarežģītais, bet ja ir sanācis tā, tad tas jau ir, jūs esat jau pieslīpējušies. Jā, un tad vecumdienās nebūs problēma. Jau esam, bet, protams, tāpatās jau kaut kāda senāk, kur atkal, kā saka, viens otru audzinām, pilnveidojam, bet šobrīd mēs tiešām jau pieejam jau ar tādu cieņu, jau tādu vairāk jaunībā bija, tur, kā saka, spaules pa gaisu, varbūt tās. Jā, un, protams, saproties mīlestību un atkal kopā, un viss kārtībā izlīdzinies, lai saule nenoriet dusmojoties. Jūs jau praktizējat? Jā. Vajadzēja visiem jau tas vajadzīgs, jā, kuriem tas nav, es nezinu. Es viena bija tāda ģimene savā laikā, bija tāds ģimeņu sanākšana vienā draudzē kopā, un tur jau kaut ģimene, laikam, 3 gadi bija kopā, kad tad jauna. Mēs neesam nekad strīdējušies. Un te viņi sāk tur savā starpā kaut ko runāt, un gandrīz sastrīdējās. Jā,